Rēzeknis novada ziņas. Vuicēbu gads tuvojās noslēgumam. Daļa skolānu jau priecājās par gaidamo vasaras brīvlaiku, bet par to, ka citis breids ir 9. un 12. klašu skolānim, šodien porunāsim ar Rēzeknis novada pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājas vītnieku Vili Deksni. Sveicinoti, Dekšņa kungs! Labdien! Cik daudzam Rēzeknis novada jaunīšiem skolas zvans itamā gadā izskanēja beidzamo reizi? Jāsaka, ka 9. klasos tie ir 394 skolāni, bet 12. klasos 186 skolāni. Itamā nedēļā skolāni kortoja pirmos eksāmenes, cik kaidi gala pārbaudes darbi jim ir jokortoja, kuri ir obligāti. 9. klasē jokortoja ir skolāņiem 4 vai 5 eksāmeni, atkarībā no kādām valodām apgūst izglītības programmas. Visiem ir obligāto matemātika, latviešu valoda, viesture un svešvaloda. Svešvaloda gan ir pēc izvēles, un krievu valodai bija bērniem arī dzimtajā valodā vai 5. eksāmenis ir. Ja runāja par vidusskolāņiem, tad vidusskolāņiem jokortoja vismaz 4 eksāmeni, kuriem 3 ir obligāti. Te ir matemātika, latviešu valoda un viena no svešvalodām, un ceturtojas var izvērēties pats. Jāsaka tā, ka šogad pirmīs gads ir, kad latviešu valodas eksāmens ir visiem vienāds. Tas nozīmē gan latviešu plosmas, gan citu mocēju plosmu beidzējiem absolventiem ir kopīgais eksāmens. Kas, protams, varbūt drusku atvieglināja procesu, jo šajā eksāmenā atšķirībā no iepriekšējā tā saucamā valsts valodas eksāmenā nav jokortoja mutuvārdu daļa, bet, redzēsim, kādi tad bija rezultāti tieši latviešu plosmē un citu plosmu skolāņiem. Ja runāja par pārējiem eksāmeniem, tad satura centra piedāvātajiem eksāmeniem visvairāk mūsu novadā ir izvēlējušies geogrāfiju, 905 skolāni, mazāk informātiku, krievu valodu kā dzimto valodu, kā arī ekonomiku. Savukārt arī pašas skolas izstrādāja savus eksāmenus, un 4 skolās ir gan literatūrā, kūkapstrāde, tekstilodarbus, mājasemniecība, programmēšanas pamatos, kultūroloģija. Tad diezgan daudz priekšmetos ir mūsu novadā. Arī skolas pašas izstrādāja valsts pārbauda darba programmu un arī kortoja bērnu eksāmenus. Salīdzinājumā ar dažiem citiem novadiem, tikko Latgaļas vairākiem novadiem es sazarunāju, ka jiem ir parasti 1-2 priekšmeti dažās skolās tikai. Jūs sacījāt, ka latviešu valodas eksāmens itamā gadā visiem ir viens. Gan latviešu skolos tī, kas mocās, gan arī tī, kas apgūst zinošanas krīvu plūsmā. Vai tas tā gūdīga ir? Groši pasaka, tas nav varbūt arī latviešu valodas speciālists, beidzis matemātikas fizikas fakultāti, bet varbūt arī kaut kur bijis visiem vienotas prasības, jo nav jau pasaka, ka iepriekšējos gados latviešu plūsmas beidzējiem tie latviešu valodas eksāmenis būtu bijis, piemēram, grūtāks vai vieglāks. Kur jau tas tā nav izsvērts, tos prasmes bišķi savādākas, ir bijuši savādāka struktūra eksāmena, kā jau es sacīju, bet šoreiz bija vienādu struktūru un vienādām prasībām, bet attiecīgo līmeņi, ko iegūst valsts valodas prasmē, tieši varbūt kurš strādāt gribēs toļāk, tie jau arī pēc noteiktiem kritērijiem tiks piešķirti. Dzīve rodās, skatīsimies, kādi būs rezultāti. Es uzskatu, ka tas ir pareizi, jo Latvijā dzīvojot latviešu valoda ir jāzina. Es pieļauju, ka varbūt kādā krievu plosmas skolā bijis varbūt augstāki rodētāji nekā latviešu plosmas skolā. Tas arī varbūt bijis kaut kāds pat posteigums vai nebijis posteigums, to mēs redzēsim. Pēc eksāmeniem parasti sekoja izlaidumi. Koti ir gaidami? Izlaidumi posvarā, ja runāja par 9. klases izlaidumiem, pamatskolas posmu izlaidumiem, tad tie uzreiz notiek pēc eksāmeniem, un latviešu skolās tas ir ap 9. un 10. jūniju varētu būt. Un savukārt krievu plūsmā, kuriem, kā sacīju, ir jokorta vienam eksāmenam vairāk, tas būtu nedēļu vēlāk. Bet vidusskolas izlaidumus rēkoja dažādos laikos, posvarā viņi notiek kaut kur ap joņiem. Bet, protams, ka bērni šādos gadījumos nesajiem atestātu un nesajiem arī certifikātu, kuri tikai jūlijā mēnesī pazarodēsies, bet ir arī skolas, kuras rēkoja izlaidumus tikai tad, kad saimti ir certifikāti. Tad, kad zināms, ka patiešām jūs dokumentu saņems.
Šogad varbūt mazāks risks rēkot ap joņiem, jo šogad F līmeņa certifikātu par eksāmenu nesaims tikai tī skolāņi, kuriem bijis mazāk par 5% iegūto punktu no kopējo punktu skaita, bet pēc gada, kad šie norma tiks palnāta par 5%, es bēstos, ka tas bijis lielāks risks, it sevišķi varbūt vakarplūsmas skolāņiem, kā varbūt arī kāds var nesaimt vispār certifikātu, un tad tas izlaidums ir varbūt arī jām nebūtu bijis vajadzīgs. Lai gan manā skatījumā, protams, eksāmeni ir pa daudz, valsts pārbaudījumi ir pa daudz, un man liekas, jūs būtu jāsamazina un jāpakurta savādāk, lai bērni visi varētu beidzot skolu reizi saņemt arī dokumentu. Vai jums ir pieejama informācija, kādas vicēbu īstotis izvēlējās 9. un 12. klašu absolventi, cik 9. klašu skolāni turpināja vicēbas gaidā no Rēzeknes novada skolām, ir cik daudzi vidusskolas absolventi izvēlējās tepat Rēzeknes augšskolu? Ja runāja par 9. klašu absolventiem, tad jāsaka, ka tas skaitlis ir aptuveni stabils līdz 60%, no 50-60% paliek novadā vidusskolos, tad 10. klasēs. Un tad, kā no kuru gadu, varbūt ap 40-50% izvēlos tomēr profesionālas izglītības īstotis, kas manā skatījumā varbūt arī būtu pat pareizāk. Izvēlēties stipru profesionālas izglītības īstoti un iegūt kaut kādu profesiju. Ja tavā dzīvē izraisa jau neciek saistīt ar kaut kādu akadēmisku izglītību, kura būtu vajadzīga toļok. Ja runāja par vidusskolas absolventiem, tad katrā skolā tie situācija ir savādāka, ka ir skolas, kurās gandrīz 100% vidusskolas absolventu aiziet mācīties uz augstāko izglītības īstotiem, ir skolas, kurās šis procents ir krītņi mazāks. Jo daļa jauniešu, kā jau nav noslēpums, izbrauc arī uz ārzemēm un dodas darba gaitos, lai pelnītu sev iztiku. Bet pašlaik iegūt augstāku izglītību nav jau problēma. Ja tu esi maksājis pieejams, tad tev nav jāiztur nekāds konkurss. Varbūt tas nav arī rodētos, cik izvēlos pēc tam augstākos izglītības īstotis. Jūs te arī aizsaukat tādu interesantu tēmu par maksot spēju vai par maksot nespēju iegūstot augstāko izglītību. Pēc jūsu domām, cik tas ir pareizi vai nepareizi? Jā, ir dažas valstis joprojām palikušas, kurās augstāka izglītība ir bez maksas. Un nav jau noslēpums, ka arī mūsu jaunieši bieži vien izbrauc uz Angliju, bieži izbrauc uz Dānijas augstskolām, jo tie var iegūt izglītību bez maksas. Bet ideālais variants, protams, būtu, ka augstāka izglītība būtu bez maksas. To mūsu valsts var atļauties pašlaicējos ekonomiskos apstākļos. Es stipri šaubos. Protams, studentiem ir iespējas arī ņemt studiju kredītus, studējušo kredītus un pēc tam arī atmaksāt tos, vai daļā arī tiek iedzāsti. Tie ir kaut kāda izēja bez izējas, jo daudz jau nav maksāts pieejami. Drusku skrīnot laikam pa priekšu, vai apmēram ir zināms, cik tad būs skolānu nokušajā vicēbu gadā? Mūsu novadā diezgan kritiska šajā situācijā runāja par 1. septembri. 12. gada 1. septembrī varētu būt, ka bērnu skaits samazinājās par 130 skolāņiem aptuveni. Tos varētu sacīt ir divas mazos lauku skolas, bet skolas šogad netiks slēgtas, jo lēmums par skolas slēgšanu ir jāpieņem vismaz pusgadu iepriekš jābrēdina. Tas nozīmē, ka visi termiņi ir garam. Un jāsaka tā, ka arī ziņas, ko mēs vācām rudenī, jau par nokušo mācību gadu, kas nebija tik pesimistiskas, jo tomēr diezgan daudz cilvēku izbrauc uz ārzemēm un laikam šie skaitļi aizvien samazinājās. Kāpēc ir šāds klausu kritums? Tas, protams, saistīts ar demografisko situāciju, jo šogad 9. klasi, kā es atceros, beidz 394 skolēni, tas nozīmē ap 400 pēc gada. Demografiskos tos tādas bedres dēļ bijis jau 9. klasē ap 100 skolānu mazāk. Un visos nokušos klasos ir knapi ap 300 vai zem 300, pat mazāk par 217, kā šogad 1. klasē mocos. 1. klasē īpaši bērnu skaits salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu nesamazinājās. Tas bija arī aptuveni tāds pats ap 220 bērniem, bet sakarā to, ka 9. klasē ir bijis diezgan liela, tad arī ir šis lielais kritums, kurš sacīja, ka plānojas ap 130. Cik bijis, redzēsim rudenī, protams. Jo mēs nezinām, kā var pazagrīsties daži citi jautājumi, un arī, diemžēl, tāda naloba pieredze ir pēdējos gados pazarodējusies šī konkurences cīņa par skolāņiem. It kā arī ministrs bija tikko, Ludzā bija diskusija, ministrs arī sacīja, ka principā tā konkurencē vācētu būt vienas pilsētas ietvaros. Jo varbūt pilsētā varētu tos izglītības īstoties cīņēties, bet laukos varbūt arī būtu jābūt citam finansēšanas modeļam.
par ko es arī sacīju domās turpmākajos 2 gados, un ja es turpinās darba ministrijā, tad arī strādājos pie Mozulas lauku skolu varbūt saglabāšanas tādas programmas, kurā, protams, vēl daudz kas nav skaidrs, kādā veidā šis finansēšanas mehānisms notiks. Varbūt arī nākošos mācību gados šis kritums tik liels nav bijis, kā šogad, jo tad jau demografiski pa klasēm bērnu skaits izsalīdzinājās. Vai par skolānu skaita samazināšanos runājot, vai tas nozīmē, ka atkal ir gaidāms skolu slēgšanas bums? Domāju, ka tāda situācija nav tikai Rēzeknes novadā, bet arī pārējos Latvijas novados. Jā, daudzas arī pašvaldības jau ir pieņēmušas lēmumus. Lēmumi bija jāpieņem līdz 1. martam. Ja gribētu, piemēram, 1. septembrī slēgt skolas, ir pašvaldības pa valsti diezgan daudzas, kuras pieņēmušas lēmumus. Mēs daudz bijām apsvēruši un runājuši un centāmies saglabāt visas skolas, arī struktūra vienības, kuras ir pie skolām. Tā kā šāds bums, protams, šajā rudenī nenotiks. Pašlaik man varbūt pat grūti pasakāt, kas notiks 13. gada septembrī, kas sagaida mūsus. Jo, principā, pašlaik ir skolas, kurās bērnu skaits jau rudenī bija zem 50 vai ap 50, un tos ir 3 pastāvīgo skolu, tie ir Kalnazaru katoļu pamatskola un 2 struktūra vienības Zarečnies pamatskola un Rikavas pamatskola. Šajās skolās bērnu skaits bija 49 līdz 52 kaut kur aptuveni tādos robežos. Tie ir tādi zemie rodētoji, šos skolas izņem tādā vislielāko riska, ka varētu būt nepopulāri lēmumi, bet es, protams, pašlaik nevaru pasakāt, ka tādi būs. Jo, kā jau sacīju, ministrijā strādāja pie Mozulas lauku skolu atbalsta programmas. Pašlaik es vēl īpaši neesmu dzirdējis, kādi būs tie rodētoji, kādi būs mehānismi. Ja tie būs kaut kādi pozitīvā gaisotnī veidoti, tad varbūt arī nenāksīs pieņemt nepopulārus lēmumus. Es nesu, ka tāda lēmuma nākošais gads sekojas. Pagājušajā gadā ne tikai Rēzeknes novada skolos, bet pa visu Latviju no vienas lauku skolas iz otru lauku skolu vai iz pilsētas skolu tika pārvilinoti bērni. Ar kādām metodēm tas šobrīd nav svarīgi, bet ar kādām emocijām Rēzeknes novada izglītības pārvalde gaida ito gada 1. septembri un vai iespējama pagājušo gada 1. septembra scenārija atsakārtošanos. Šādi scenāriji nav izslēgti. Mēs, protams, apelējam pie skolu gūda-prota, skolu vadības gūda-prota, ka metodēm jābūt tādam, ka, ja gribam arī kādas citas skolas redzēt savā skolā, tad to darām jau iepriekšējā mācību gadā. Kaut kādam agitācijas metodēm normālam, pareizam, piesaistot skolānus, uzaicinot uz savu skolu, bet nav uz to risinājam kaut kur augusta nogalī vai septembra sākumā. Diemžēl šādu situāciju izraisies tas modelis naudas seko skolēnam, bet tas nenotiek jau tikai mūsu vienas pašvaldības mārogā. Tas jau notiek arī daudzos citos pašvaldībās un daudzos citos pašvaldībās notiek vēl trokok. Un ir pat dziežam tādas pašvaldības, kuros līdz saviem darbiniekiem darba vietas, tikai tāpēc, ka bērns mocās citā novadā. Arī tā ir. Mēs tādas metodus nepielietojam, protams, bet bažas pastāv. Bet sarunas otrajā daļā par tādām priecīgākām lietām. Kā itamā gadā Rēzeknes novada skolānim ir veicījis valsts olimpiādēs reģionālajā zinātniskajā konferencē. Olimpiādas šogad varbūt mūsim valsts posmā nebija tik super augsta sasnieguma daudzuma ziņā tieši, bet citur reiz tie kvantitāte nav nemaz varbūt vajadzīga kvalitāte. Un jāsaka, ka mūsim ir pēdējos gados ir porgose tāda tendence, ka mūsim bērni izcīna vietas arī tādos priekšmetos, kuros iepriekšējos gados mēs neesam guvuši sasniegumus. Tie ir latviešu valoda, matemātika. Protams, kā vienmēr viesturē, mēs esam diezgan spēcīgi skolotāji vairākos skolās. Jāsaka, šogad visaugstākos sasniegumus mēs esam ieguvuši ir Nautrānu vidusskolas daži skolāni, sevišķi 11. klases skolniece Laura Melne, kura ieguva 1. vietu latviešu valodas un literatūras olimpiādē valstī, un arī 3. vietu viesturies olimpiādē. Viesturies olimpiādē bija organizēta 12. klases skolāni, bet tie mocīdamies 11. klasē ieguva 3. vietu. Vēl mēs ir arī dažas atzinības valstī. Tie ir Nautrānu vidusskolas 9. klases skolāns Edijs Rancāns, ir ieguvis atzinību matemātikas olimpiādē valstī. Dricānu vidusskolas 12. klases skolnieks Māris Pelšs ekonomikas olimpiādē arī ir gūst tādu pašu sasniegumu. Un vēl mēs ir arī reģionālajā zinātnisko pētniecisko darba konferenci, arī 2 Makašānu vidusskolas 11. klases skolnieces 3. pakopes diplomu ieguva arī šajā konferencē.
ķīmijas virzieni, kas arī varbūt ir patīkami, ka no šos skolas arī pazarodos. Mēs šādas tendences arī darbojamies arī zinātniskajā pētnieciskajā darbībā. Skolas pavisam drēž būs klusas, apmēram 3 mēnešu garumā. Tur naskanēs bērnu smīklī, bērnu balsi, izskūlas zvons, bet vai skolos itmā vasarā ir plānoti tikai lielāki ci mazoki remontdarbi? Jāsaka tā, ka remontdarbus plānojam visiem pamatā pogustu porvaldes, bet es gribētu pasakāt, ka, protams, ka skolāņiem vasarā bijis arī vairākos vītos nometnis. Skolāņiem šogad mēs arī piedāvāsim interešu izglītībā, pulciņus tikai uz vasaras mēnešiem, un mēs esam jau meklējuši tādus jauniešus, un varbūt ne tikai jauniešus, kuriem šobrīd pat nav pedagoģiskos izglītības, bet kuri varētu ar kaut kādas interesantām aktivitātēm aizraut bērnus vasarā. Un mēs esam izgojuši tādu, kā saka, kopēgu risinājumu, ka šī cilvēki raizi veiks gan šos interešu pulciņus vadās bērniem, vairākos vītos gan arī reizi iegūst tepat Reizeknes augstskolā, izīs kursus pedagoģijai. Līdz ar to, ja nākotnē varētu vadīt šos interešu izglītības nodarbības arī turpmāk. Tātad mēs tādu risinājumu esam atraduši, kā mūsu speciālisti sameklējuši 14 šāda veida jauniešus, kuri ir gatavi mocēties 72 stundu kursa apjomā un arī reizi vadīt nodarbības bērniem. Un, protams, mēs aicinoši arī pogustu porvaldis, jo arī Īma rūp, lai vasarā var būt tie bērni kaut kur centros, kur varbūt nav visiem ir tī dārzi. Tam liecīgi tik daudz darba un uzlūgoti darbā, ka viņi varēs varbūt arī savas intereses kaut kur vismaz dažas dienas nedēļā, nav kaut kur vienkārši bezdarbībā klēst, bet varēs nosadarboties tas, kas viņiem patiks. Kur var atrast vairāk informācijas par šim vasaras pulciņiem aktivitātēm? Mūsu izglītības porvaldē pie jaunatnes speciālista Guntara Asima un interešu izglītības speciālista Guntara Skudras, kuri ir atrodami Reizeknes novada pašvaldības 3. kabinetā, 1. stāvā. Un pie viņiem var grīsties un viņi arī pastostās seikāk. Un sarunas noslēgumā jūs novēlējums pirmkārtam jau absolventiem un jūs skolotājiem. Jā, no absolventiem, protams, es vēlu vispirms jau izturēt valsts pārbaudījumus, eksāmenus, lai viņiem patiešām reitos būtu labi noskaņojumi un arī nesabojot viņiem noskaņojumus satura centrs ar kaut kādiem sajūkumiem. Jūs atbilžu lopos un tā toļāk, bet tiešām uzdevumi būtu tādi, kurus ir gaidījuši, un līdz ar to ir labā noskaņojuma nūkotot šos pārbaudījumus. Nu, un tad, lai arī mēs saviem certifikātiem varētu patiešām būdam startēt un atrast to vietu kaut kādos budžeta augstskolas grupos un mocēties tū profesiju, kura ir patiešām visvairāk interesē un kura dzīvē būtu vajadzīga. Cīši liels paldies jums par sarunu! Par aktuālākajiem notikumiem un pasākumiem izglītības sfērā Rēzeknes novadā stostīja Rēzeknes novada pašvaldības izglītības porvaldes vadītājs vietnieks Vilis Deksnis, bet sarunu vadīja Laura Sondere. Tos bija Rēzeknes novada ziņas.